Matus es griežu ļoti, ļoti sen, jau mazs puika biju, visus ķēmoju. Bet, kad paaugos aizbraucu uz Angliju, padzīvoju Anglijā, tur bija saskarsme nedaudz ar barbershopiem. Un atbraucot atpakaļ, radās doma, ka varētu atvērt barbershopu Gulbenē. Un te nu mēs esam. Sākotnēji Andris strādāja vienā no Gulbenes saloniem, un ar laiku klientu skaits arvien pieauga. Laikam ejot, viņš saprata, ka vēlētos izveidot savu vietu, kur viņš varētu īstenot vīriešu frizētavu. Kad parādījās iespēja pieteikties Gulbenes novada pašvaldības grantu atbalstam, Andris to izmantoja. Grants tika iztērēts uz interjera labiekārtošanu, sākot ar krēslu, beidzot ar televizoru un divānu. Lēnu garu ideja ir 101, un tad lēnu garu es pats pievienoju šo to klāt. Protams, nekas vēl nav pabeigts, viss ir tapšanas režīmā, tā teikt. Bet ar laiku tiks viss pabeigts un viss iecerētais tiks īstenots tā, lai būtu maksimāli patīkami klientiem. Arī Andris uzskata, ka granta atbalsts ir bijis ļoti nozīmīgs solis, lai īstenotu savus uzņēmējdarbības mērķus. Tāpat Gulbenes novada pašvaldības priekšsēdētāja padomnieks attīstības projektu būvniecības jautājumos Jānis Barinskis uzsver, ka šāds atbalsts ir būtisks, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Gulbenē. Kā redzam no daudziem piemēriem, kad tieši šis mazais grūdienis, ko dot pašvaldībai, ir realizējies veiksmīgāk projekta īstenošanā, gan pakalpojumos, ko saņem cilvēki, ko ilgstoši gaidījuši, gan arī kādā ražošanas produktā, gan eksportspējīgos produktos, gan vietējiem tirgum nepieciešamos. Turklāt, lai radītu vidi, kas īpaši piemērota vīriešiem, frizētavas telpas papildināts ar sportistu krakliem, radot īpašu atmosfēru. Bārdziņa ideja ir veidot vietu, kur katrs gulbenietis jūtas kā savējais. Gan tēvi, gan dēli, gan jaunieši, kuri šeit var ne tikai apmeklēt frizētavu, bet arī smelties iedvesmu un piederības sajūtu savai pilsētai. Un arī šeit uz sienām mums salikti vieni no tādiem, es teiktu, tādiem spilgtākajiem, daži no spilgtākajiem Gulbenes sportistiem, tas pats Jānis Paipols, kas ir piedalījies Olimpiskajās spēlēs mums, Zvirbulis, kas nodarbojās ar cīņu sporta veidu, un kaut kas arī nedaudz ir no manis paša. Visvairāk savā darbā Andrim patīk komunikācija ar klientiem, jo viņš uzskata, ka tā ir ļoti svarīga. Iespēja izrunāties, uzklausīt un iepazīt jaunus cilvēkus. Tas ļauj saprast, cik atšķirīgi var būt uzskati un dzīvesveidi, taču dienas beigās visi ir cilvēki. Savukārt viņa prāt ir arī svarīgi, lai vīrietis atrod laiku sev. Man šķiet, ka mūsdienās mēs esam ļoti, ļoti ieslīkuši ikdienas rutīnā. Mēs skrienam, mēs lecam. Un es uzskatu, ka vīrietim vajadzētu tomēr atrast to savu 1 stundiņu mēnesī, atnākt, varbūt apsēsties, izslēgt to pulksteni un vienkārši baudīt to savu stundu laika pašam sev. Un pēdējā laikā es ieraugu cilvēkus arī no citiem varbūt reģioniem. Ir cilvēki, kas brauc no Madonas, ir cilvēki no Alūksnes, no Balviem, no Smiltenes, kas brauc. Ja varbūt, jo šis īsti nav tipiskais barbershops, kur ir 4 barberi, visi rindā un tas notiek 30 minūšu laikā. Tas ir vairāk tāds kā, teiksim, bija vīriešu spāri. Ļoti tuvā nākotnē Andris cer atrast arī kādu, kurš vēlētos pievienoties viņa komandai un strādāt no visas sirds, lai kopā veidot vēl spēcīgāku komandu un attīstītu vīriešu frizētavu Gulbenē.